Ja jūs klausāties Eiropas Hīta radio, tad droši zinat pat varbūt šīs dziesmas vārdus. Un Eiropas Hīta radio ir vieta, kur es pavisam nesen viesojos. Čau, Sebs. Mēs tagad iesim Redmondu uz Eiropas Hīta radio. Mums ir rīta intervija, tāpēc man ir tāda aizsmakusi balss. Un paskatīsimies, kā tad viņi tur strādā. Ejam. Starp citu, Go Get Up ir pirmajā vietā. Kā jūs redzat Latviešu rādio, tās ir divas radiostacijas, kuras deva telpas. Viņi ir ļoti draudzīgi kolēģi, tāpat tās aptuveni kā, pieņemsim, Sems un Panorāma. Mēs nestrīdamies savā starpā, mums ir viena grimmētava, mums ir studija gan, mums katram savējā, bet, jūs saprotat apmēram ideju. Iesim iekšā. Vai arī neiesim iekšā? Mūs neviens negaida šeit, laikam. Iesim neko skatīties. Mēs esam Eiropas Hīta radio, un kā jūs redzat, šeit ir tā kā līdzīgi kā ofisā, vairāk krēsli ar datoriem, nopietni cilvēki, smaidīgi. Šeit visi notikumi. Te līdzīgi kā senam, mums arī ir līdzīgi kalendārs salikts ar visādiem notikumiem, ko mēs zinām, kas mums jāfilmē, kas mums jādara, tā, lai galva neapjuk. Sveic visus pirmklasniekus! Šādi viss notiek. Mēs ejam ar Elizabeti filmēt. Nevis filmēt, bet ierunāt raidījumu. Vai raidījums ir tiešraidē? Noslēpums. Tas ir noslēpums. Okay. Tad, kā jūs redzat, ierakstu studiju. Lūdzu ievērot klusumu. Ko jūs varētu pastāstīt? Kas ir jūsu grupas aktualitātes? Kas ir tas, kas ir interesants saistībā ar pariem? Jā, ir interesants lietas. Jā, pastāstiet, lai es aptuveni zinu, par ko jūs man stāstīsiet. Tātad mums būs Mārtiņa Freimaņa koncerta dziesma atkal. Oktobrī. Tad mēs gatavojam jaunu singlu, kurš būs vēl krutāks par Go Get Up. Es redzu, kā es runāju, un deg lampiņas divas zaļas. Ļoti labi. Tas liecina par to, ka tu pietiekami labi runā, lai mēs tev varētu palaist ēterā. Jā. Šis ētera laiks turpmāk būs paredzēts informācijai, ko vēlas uzzināt kāds īpašs Eiropas Hīta radio klausītājs, kurš ir saņēmis drosmi, iegājis mūsu mājaslapā www.europeanhitradio.com un ieteicis savu vēlamo studijas viesi, kur tieši viņš vēlētos dzirdēt ēterā. Tad, lūk, šādas te aktivitātes rezultātā, kurā starp citu var piedalīties arī tu. Gala rezultāts ir sanācis, ka mani šī rīta studijas viesi ir grupa PER. Edmunds un Rāvs. Labrīt! Labrīt! Man ir liels prieks jūs redzēt šorīt studijā. Stāstiet, kas jauns grupai? Tā arī mēs beidzam strādāt. Čau!